Bet kāpēc tu tā domā? Es nezinu. Es varētu pajautāt Elīnai. Jā, viņa varētu zināt. Jā, es tev atzvanīšu, labi? Jā, sazvanās. Čau! Kas par lietu? Kārlis izšķīries no Annas. Oi, cik žēl. Un kas ar bērniem? Nu, laikam arī šis jautājums ir izlemts. Bērni paliek pie Kārļa. Tagad tikai ir palicis jautājums, vai Annai ir kaut kā bērni jāatbalsta finansiāli? Vai arī šādās gadījumos to dara tikai vecāks, pie kā bērni paliek? Nav jau nekādas starpības, pie kura no vecākiem paliek bērni. Ja vecāki kopdzīvi neturpina, bērnam joprojām ir tiesības saņemt uzturēšanu no abiem vecākiem. Un kas notiek, ja viņa atsakās maksāt? Viņa tā īsti pat vairs nesarunājas. Varianti ir. Uzturlīdzekļu garantija fonds vai tiesa. Tas droši vien ir ļoti sarežģīti, vai ne? Nu, viss ir atkarīgs no tā, vai otra puse atzīst, ka ir jāmaksā uzturlīdzekļi vai nē. Ja atzīst un viņai vienkārši šobrīd nav līdzekļu, tad pietiek ar iesniegumu uzturlīdzekļu garantiju fondam. Bet viņi jau nepiekrīt. Viņi domā, ka pietiek aizvest bērnus brīvdienās uz kino un vairāk neko nevajag. Bet bērniem taču ir arī ikdienas vajadzības. Nu, tad būs jāvēršas tiesā. Civilprocesā vēršoties tiesā, minimālais uzturlīdzekļu apmērs, ko tiesa var noteikt, ir 25% no minimālās algas bērniem līdz 7 gadu vecumam un 30% no minimālās algas bērniem no 7 līdz 18 gadu vecumam. Minimālais apmērs mainās līdz ar minimālo algu, bet no fonda izmaksājumais apmērs tiek pārskatīts reizi 3 gados. Ja grib prasīt vairāk, tad papildus viņam ir jāpievieno arī pierādījumi par saviem ienākumiem un bērnu uzturēšanas izdevumiem. Jā, kādi izdevumi tie varētu būt? Nu, izdevumi var būt ļoti dažādi. Viss atkarīgs no situācijas. Nu, piemēram, ja bērnam ir kādi sporta treniņi, kur nepieciešami papildus līdzekļi inventāram vai braucienam uz treniņu nometnēm, nu, vai, teiksim, kādi veselības problēmas jautājumi, nezinu, vajadzīgi līdzekļi ārstēšanai vai rehabilitācijai. Nu labi, bet ko darīt tālāk? Tiesas lēmums ir, bet viņi vienalga nemaksā. Nu, viņš taču tur neko nevar darīt, jāsamierinās, vai ne? Nu, ja tiesa prasība apmierinās, bet spriedums netiks pildīts, tad viņam ir jāvēršas pie zvērināta tiesas izpildītāja ar lūgumu izpildīt spriedumu piespiedu kārtā. Piedzīt uzturlīdzekļus no Annas algas, bankas kontiem vai mantas. Ja tomēr viņai nav tik daudz naudas, tad viņam droši vien nav vērts tērēt laiku, vai ne? Nē, negluži. Tādā gadījumā, ja parādniekam nebūs pietiekamu ienākumu un uzturlīdzekļus nebūs iespējams piedzīt, tiesu izpildītājs par to paziņos uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācijai, un Kārlis varēs saņemt uzturlīdzekļus no uzturlīdzekļu garantiju fonda. Šādā gadījumā gan uzturlīdzekļu garantiju fondu izmaksātais uzturlīdzekļu apmērs var būt mazāks nekā spriedumā noteiktais. Neizmaksātā daļa krāsies kā neatgūtais parāds un varēs tikt piedzīta no Annas naudas līdzekļiem, ja mainīsies viņas finansiālā situācija. Labi, kas vēl? Kas notiek tad, ja, piemēram, Anna pārceļ strādāt uz Zviedriju? Ja uzturlīdzekļu parādnieks dzīvo ārpus Latvijas, tad atkarībā no viņa dzīvesvietas valsts spriedums par uzturlīdzekļu piedziņu var tikt nodots izpildei arī parādnieka dzīvesvietas valstī. Un tad sanāk, ka droši vien Kārlim ir jābrauc uz Zviedriju un jāsameklē kāds palīgs tur. Nē, skaties. Jāiet uz, uzturlīdzekļu garantiju fonda mājaslapu, un šeit ir sadaļa pieteikšanās uzturlīdzekļu saņemšanai. Un tur ir vairāk informācijas par dažādiem gadījumiem un visu, kas kurā gadījumā jādara. Ir pat konkrētas saites, lai nekur nav jāmaldās. Pieteikšanās uzturlīdzekļu saņemšanai būs tikai saņemšanai no uzturlīdzekļu garantiju fonda, bet par pārrobežu piedziņu tur būs jāraksta brīvas formas iesniegums, ka parādnieks ir ārvalstīs un tiek lūgts spriedumu izpildīt un uzsākt piedziņu viņa dzīvesvietas valstī. Tālāk uzturlīdzekļu garantiju fonds palīdzēs sagatavot un nosūtīt visus nepieciešamos dokumentus. Jā, izskatās ļoti saprotami. Viens gan ir jāliek aiz auss. Vienalga, kurā veidā saņem uzturlīdzekļus no uzturlīdzekļu garantiju fonda, Kārlim ir jāsadarbojas ar uzturlīdzekļu garantiju fonda administrāciju un jāinformē par jebkādām izmaiņām bērnu uzturēšanas jautājumos. Nu, piemēram, ja bērni pārceļas dzīvot pie mammas vai viņi kādu mēnesi uzturlīdzekļus tomēr ir samaksājusi. Ja nebūs paziņojis par būtiskiem apstākļiem un uzturlīdzekļus būs saņēmis nepamatoti, uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācija liks šos līdzekļus atmaksāt.